Don't be uncool, be cool, be cool and it's cool. Kūlenis FM. Vienmēr prieks uzņemt ciemiņus un vienmēr prieks arī, ka klausītāji iesaistās. Mums jau klausītājs ir iesūtījis pirmo jautājumu jums, kungi, bet jāiepazīstam jūs pie mums. Artis un Ģirds šorīt ciemos. Labrīt! Labrīt, labrīt! Labrīt, šorītiņ, šo brīnišķīgo rītiņu. Ai, šorīt. Es ceru, ka jūs dzirdējāt tikko džinglu. Be cool and school. Un jūs tik cool esat ieradušies ar veselu jaunu projektu Cool Music. Tā kā mēs visi esam, coolā, neslēpjamies, bet vienkārši esam cool. Tā tagad ir moderni. Puiši, kungi, stāstiet lūdzu, kas jums jauns. Mūzikas projekts Cool Music, un šeit arī klausītāji pirmā jau raksta, kas tā par kuldīgas mīlestības dziesmu es esmu palaidus garām, kas izpilda, vēlos visu zināt. Un jums būs mums jāpastāst, kas ir vispār muzikālais projekts, un tālāk jau par dziesmām. Nu jā, tad, ja runā par šo skaņdarbu, kas tikko skanēja, tad šodien arī ir tā pirmatskaņojums šim skaņdarbam plašākai auditorijai. Apsveicam, jā, visus klausītājus. Un varbūt pēc tam pastāstīšu, kur pēc tam var noklausīties šo skaņdarbu. Un ja par pašu Cool Music projektu, tad jā, tā ir platforma radošai sabiedrībai, dažādiem mūziķiem, un ne tikai mūziķiem, māksliniekiem, kultūras nozares pārstāvjiem, kuri, vēlās izpausties un nāk pie mums sadarboties un radīt dažādas projektus, jā. Kas esat jūs un kur jūs esat? Piemēram, man patīk muzicēt, un man tagad jāsaprot, kur Cool Music atrodas un kā es varu iesaistīties. Bet man ir tikai ģitāra, man nav balss. Jā, ļoti labs tāds salīdzinājums, jo tas arī ir šis mērķis. Tātad šis mūziķis, kas varbūt spēlē ģitāru, bet viņam varbūt gribās, kaut ko vairāk sasniegt tajā visā mūzikas izpausmē. Un tad šis ir tas projekts Cool Music, kur viņš var atnākt, vai ieiet Facebook. Šobrīd mums ir Facebook konts arī palaists, tā kā saka, šobrīd viss ir jauns. Varētu teikt, viss notiek šodien. Un tad, protams, tas viss arī attīstīsies. Un mums var sazināties caur Facebook kontu, mums ir Cool Music Facebook konts. Un tad vēl mēs izdomāsim vēl dažādas platformas, lai būtu ērtāk ar mums sazināties un darboties. Jā, un šobrīd tā lokācija vairāk vai mazāk ir Kaļķielas kvartāls. Mums arī ir studija, kur mēs darbojamies. Un es saku, ik viens mūziķis, producents, kurš producē, ir jau bieži vien arī tā, ka ir kaut kāds, kas savā guļamistabā rāda kaut ko, bet neviens par to nezina. Un tad šī būtu... Viens tās tev blakus ir. Kā tur ir ar to guļamistabu mūzikas radīšanu? Man mūzika to plīts ielā, zigā guļamistabā. Jā, es arī nesaku, ka tas ir slikti, tad katram izvēle, protams, sava. Bet tas ir, to es saku, ka pie mums var nākt arī, pēc kaut kādu padomu vai kaut kādam vēl paplašināt kaut kādu to savu to sfēru, un tāpēc arī mums arī radies ir atkal, kā saka, citādākā mūzikas žanrā, ir radies projekts un jā, tādā ziņā atkal viss. Ar guļamistabu viss ir kārtībā. Zini, kāpēc guļamistabu? Tāpēc, ka tur ir lielais skapis, tur ir gulta un ar skaņas apstrādi telpai nav jānodarbojas. Un viss rokas stiepien attālumā, jā? jā, tieši tā. Bet par jaunu žanru tu minēji. Kas ir šis jaunais žanrs un kā jūs te esat satikušies kopā? Jā, tā kā tas viss, ļoti saistīts ar patiesībā. Man drīzumā iznāks arī plata otrā audio saldējums. Un tad tas viss radās tāpēc, ka mēs sapratām, ka mēs gribam šajā platē ar vien vairāk šos mūsējos vietējos šeit lokālos producentus un izpildītājus. Un tad radās doma uzrunāt arī Arti. Artim bija tāda fantastiska dziesma, Doma laivas, kas bija tā kā vairāk viņa aranžijā izpildīta. Jā, ļoti sen sarakstīta, tāda akustiskā dziesma. Jā, un tad mēs vienkārši pielikām mazliet kā tādu elektronisko bītu klāt, un līdz ar ko tad man šķiet sanāca diezgan veiksmīgs tāds līriks. Mans tas ir jaunais žanrs, zinot to, ka man tas šlāgernieks tagad ir oficiāli vieglā mūzika. Vieglā mūzika. Jā, un arī īstenībā es varētu arī šo nosaukt ar vieglo elektronisko mūziku, kas ir šis žanrs, kurā Artis arī ar Guntu Kaģi kopā. Gunts Kaģis arī ir otrs šis cilvēks, producents, kas arī darbojās šajā projektā Cool Music.
Un tad mēs veidojam šīs sadarbības. Viens no šiem veiksmīgiem sadarbības projektiem ir ar Artu Šimpermani. Man tas bija liels izaicinājums, protams, pilnīgi kaut kas svešs un nepazīstams. Bet jā, es ļāvos Guntim kā producentam. Un rezultāts ir tā jau redzēs. Redz, mums te paver vaļā jauns apvāršanas, kā te kora karos. Atradās jauni talanti un jauni mūzikas žanri un apvāršņi. Tā redz, kur ar šādu produktu izskās Artis varbūt pamazām no vieglās mūzikas pie vieglās elektroniskās un tad jau varbūt pie smagās elektroniskās. Es domāju, ka es jau noteikti palikšu uzticīgs savam žanram, bet vienmēr jau var tādu solīt izkāpt, jo dzīve jau nav tik gara un ir tik daudz izpausmas, kur gribās pamēģināt roku šur, tur un baigi fēni, kad šāda platforma Kuldīgā ir un tad tie mūziķi un citi radošie cilvēki var izpausties. Un man liekas, tas ir, jo es arī esmu saticis cilvēks dzīvē, kuri saka, es kādu dziesmiņu uzrakstīs, es kaut ko tālāk darīt. Tad lūk, šeit būs platforma, šeit būs cilvēki, kas to var realizēt un ar pieredzi jau pabīdīt lietas tālāk. Tieši tāds arī ir tas mērķis, tāpēc mēs sakam, tā ir tāda radošā platforma, kurā tad arī mēs mēģināsim attīstīt šo virzienu, palīdzēt jauniem māksliniekiem, palīdzēt māksliniekiem, kur varbūt kaut ko pamēģināt citādāk, varbūt grupas, kur grib izveidot kādu remiksu sev, tādā veidā. Vai jūs esat atklājuši jau kādu jauno talantu šeit Kuldīgā, kas varbūt nav tik dzirdēts radio viļņos vai koncertos? Piemēram, tikko arī skanēja dziesma par godu Kuldīgai. To mēs labi saklausījām. Un rezonē uzreiz jau. Jā, redz, klausītāji, pirmās atsauksmes un atgriezenisko saiti jau mums piegādā. Tur arī vārds parādās Estere. Estere Jansoni, tā ir viena no jaunām talantēm, dziedātājām, tā kā... šis ir arī otrs šis veiksmīgais man šķiet sadarbības iznākums, kur ir Estere Jansone. Tātad arī hip-hop mākslinieks Mazars, kas varbūt arī nav tādai plašākai mērķa auditorai zināms, bet un šīs ir tās veiksmīgās sadarbības, kur atkal ir uz šiem māksliniekiem vairāk tā kā iespēja, kā saka, iziet plašumā. Man mazliet atgādina arī tās radošās nometnes, kā nereti mums mūziķi nāk un stāst, kur veidojas viss šīs sadarbības un tam līdzīgi. Mēs sanākam 11 cilvēku kopā, sadalāmies komandās un mums ir jātapina. Tad arī līdzīgas nozares, vai ne? Ideja līdzīga, noteikti, jo man šķiet, ka Kuldīga ir visu laiku jau bijusi tāda, kā saka, radoša pilsēta jau laikiem no DJ lietām, un līdz ar ko tad, tad mēs saredzējām to tā, ka tas varētu būt šādā veidā, ka mēs šobrīd jau ejam tālāk, attīstot šo, lai mēs radam paši šo pievienoto vērtību, tam visam neesam kaut kādu. Bet ļoti svarīgi, man patīk, ka mēs arī kultūras jomā augam, un jautājums, piemēram, ja kāds talantīgs mūziķis no Talsiem mūs dzird, var braukt, brīvi, ja nav tā, ka tikai Kuldīgs. Var braukt arī, Kenijas, no Dienvidāfrikas, vienalga. Izcili, to es arī gribēju saprast. Lai nav tā, ka tikai Kūli ir viens maisiņš. Kūli pa visu Latviju un vēl pat tālāk. Jā, tieši tā. Kolosāli. Tad mēs gaidīsim no jums tādu kārtīgu šilti, lai var saprast, kur ir jādodas tiem jaunajiem muzikantiem, vai ne? Kaļķielas kvartāls šobrīd, ja ne sociālie tīkli. Jā, es domāju vairāk un mazāk tomēr caur sociāliem tīkliem mēs tā kā sākuma sakomunicējam. Un tad jau atkal skatāmies tālāk, kā mēs varam radoši atkal sastrādāt. Jā, un tad jūs dodat padomu, ko un kā, un tad varbūt vēl sagrupējat ar citiem mūziķiem. Artis ir gatavs sadarbībā, manuprāt, ne? Es vienmēr saku jā. Es tā kā filmā, Jims Kerijs. Jā, visam saka jā. Yes, mans. Jā, un tad visam pats brīnās, ka nav dzīvē tik daudz tās diennaktīs stundas, jā. Bet es arī jaunos talantus gribu iedrošināt, un tomēr mums arī Kuldīgā ir mūzikas skola, vai ne? Un mūzikas skola tas ir mācīšanās, eksāmenī, bet es domāju, ka šī ir forša platforma, kad var kaut kur izkāpt ārā no tās akadēmiskās mūzikas arī mācīt viņus mūzikas skolā, un ar tiem instrumentiem. Tā kā es domāju, tam visam ir ļoti liela perspektīva, un es domāju, ka mums tie talanti dzims un nāks. Es ļoti ceru uz to, tas arī ir šis mērķis. Tas ir kā iedrošinājums, protams. Artis, ne tik vien kā gudri runā, bet ir jau kaut kas gatavs, ko paklausīties. Klausamies tavu kopdarbu ar, tagad jāsaka, GK vai Gunts Skaģis, Gunts Skaģis, jā. Labi. Klausamies, kungi, un lai izdodas šis projekts, lai iet plašumā,
Lai top! Lai top un gaidam arī nākošo plati, tad varēs pastāstīt, kas tur būs iekļauts. Ļoti ceru, ka augusta beigās viss jau būs. Tad jau nav vairs ilgi jāgaida. Pēc Jāņiem parasti jau septembris ir klāt. Saldējums augustā būs. Jā, super. Ļoti ceru, jā. Arti, mēs tavu vieglo elektronisko mūziku, mazliet apvienojumā. Kas būs nākamais žanrs vēl noslēgumā jautājums? Es jau Gunta sarunāju, kad mēs jau paturpināsim šo. Šo vēl? Jā, bet... Uz to smago elektronisko? Tādu ar bītiņu, tāds tuts dejsolim. Bet, zini, ir pozitīvais hauss, tehno mūzikā mazāk jādzied. Jā. Vairāk jādejo. Vairāk kustība. Tad kustamies visi kopā. Paldies jums. Jā, paldies jums. Liels. Vislabāk. Kur manu ilgu pļāvas ziem ar tavām krāsām krāsotās, kur manu skumju asarās ar taviem glāstiem.